Šodien ir atkal pagājis mēnesis kopš pēdējās reizes, kad tika nosvērta tā pagale, bet ir viena maza problēma. Jā, tā kā tā kaudze bija sagāzusies, tā tika viss pārvietot jau iekšā šķūnī, kaut kādā brīdī, nemanot, tā aizīmētā pagale ir jau novietota. Jo kraujot tas laikam bija uzlikts otrādi, tāpēc nevarēja redzēt. Un, kad tā kaudze nogāzās, tā noteikti bija viena no pirmajām pagalēm, kas te tika nolikta. Līdz ar to tā atrodas pašā aizmugurē. Tas nozīmē, ka es nevaru atkārtot vairs mērījumu. Pēc pirmā aprēķina sanāk apmēram 13% izgaroja, bet es pieļauju, ka tas izgarošanas apjoms eksponenciāli samazinās. Tātad tagad tas visticamāk nebūtu atkal 13%, bet varbūt jau tikai par 7% kritumu. Bet to es vairs tagad nezinu, jo man nav pagale, ar kuru es varu salīdzināt. Toties pēc vairākiem gadiem, kad tā kaudze atbrīvosies līdz tam pirmajam krāvumam, būs interesanti nosvērt to pagali. Protams, ka būtu bijis interesanti aprēķināt tagadējo mitrumu, bet varbūt šā ir vēl labāk, jo vismaz pirmie 2 mērījumi jau ir, un tagad tā pagale kalpo kā laika kapsula. Vai tai brīdī, kad tā pēdējā pagaļas siena būs atbrīvojusies, kāds atcerēsies par to aizīmēto pagali, kurš to lai zina? Un tieši tāpēc labi, ka ir uzfilmēts.